jomas, cilvēki no medicīnas jomas, cilvēki no veselības aprūpes jomas, cilvēki no sociālās jomas, cilvēki no satiksmes, vienkārši labi cilvēki, jo ir ļoti daudz labas lietas, kam ir jānotiek un kas var notikt tikai tad, kad daudz labi cilvēki sadodās rokās un kopīgi dara labus darbus. Un to es arī Samariešos strādājot, es pārliecinājusies, ka cilvēki kopumā ir. Katrs mēs esam ļoti labi. Mums tikai vajag atrast veidu un iespēju šo labumu parādīt un piedalīties un būt daļai no šī labā, kas procesos notiek. Un kas notiek šodien? Šodien notiek praktiski tāds neliels restarts sapņu pavadoņa darbībai, kas jau kādu laiku Latvijā samariešu pārziņā vai samariešu redzeslokā ir. Proti mēs jau kopš gada sākuma strādājam ar cilvēkiem, kas ir paliatīvā un hospice aprūpē. Tādu cilvēku, kas ir saņēmuši šo palīdzību, ir jau vairāk kā 100, un es tā ļoti ceru, ka sadarbībā ar Labklājības ministriju un Veselības ministriju, kas arī droši vien kādus vārdus pēc tam teiks, šī sadarbība turpināsim palīdzēt, mēs varēsim vairāk un vairāk. Bet sapņu pavadonis ir tā iespēja piedalīties un palīdzēt katram no mums sabiedrībā, gan brīvprātīgi darot, gan ziedojot, gan arī iesakot cilvēkus, kam varbūt šī palīdzība ir nepieciešama. Katrā ziņā šis nav plānots kā publiski finansēts pasākums, bet drīzāk kā sabiedrības iesaist un līdzdalības iespēja. Bet katrā ziņā tā vienkāršā valodā runājot, tā ir iespēja piepildīt sapni, iespēja piepildīt varbūt mazliet aizmirstu vai klusi urdzošu vēlēšanos kādam no cilvēkiem, kas zina, ka viņa pēdējā stunda varbūt vairs nav tālu. Ja, tas ir sapnis, sapnis aizbraukt uz dzimtas mājām, sapnis paviesoties kādā no pirmajām skolām, sapnis satikt jau personīgi droši vien ne, bet vismaz aizbraukt uz baznīcas, kur ir pirmie soļi spērti, varbūt kādā vietā. Tā kā, droši vien tie sapņi ir dažādi. Lai mēs saprastu, kā šie sapņi realizējās un ko mēs te darām, esam izveidojuši nelielu videofilmiņu. Es teiktu, ka mana uzruna varbūt šī brīdī beigsies ar to, kad mēs restartējam vai iekļaujamies Eiropas Savienības tādā Eiropas daudzu organizāciju pulkā, kas šo palīdzību, šo pakalpojumu piedāvā. Tā kā arī mums ir šī burvīga mašīna, pa ko mēs droši vien būs iespēja iepazīties, bet tagad mums ir uzaicinājums, cik nu ir iespējams pagriezties vai sapulcēties vai apstāties riņķī un saskatīt vai uzklausīt vai paraudzīties uz pieredzi, kas braucot ar šo mašīnu, kā atspoguļo mazlietiņu šī sapņu pavadoņu būtību. Nākam. Kamēr vien cilvēks dzīvo, dzīvi ir arī viņa sapņi, taču pienāk brīdis, kad slimība un ikdienas rūpes to nomāc. Iezogas sajūta, ak, ko nu vairs. Tomēr sapņi turpina daudzīties pa galvu, gribas vēl aizbraukt līdz jūrai, redzēt Siguldu, jaunības dienu taku un aizbraukt vēl līdz savai baznīcai. Sapņu pavadonis – Latvijas Samariešu apvienības labdarības projekts, kas ar ziedotāju atbalstu ļaus īstenot nedziedināmi slimu cilvēku sapņus. Tas ir speciāli aprīkots busiņš un apmācīti brīvprātīgie pavadoņi, kuri palīdzēs piedzīvot sapņus. Sapņu pavadonis ir atceļojis no Vācijas. Tas ir Hamburgas samariešu dāvinājums, lai šādu projektu īstenotu arī pie mums Latvijā. Savukārt brīvprātīgie pavadoņi apgūs darbam nepieciešamās iemaņas vienotā apmācībā. Katrā braucienā dosies 2 brīvprātīgie pavadoņi, no kuriem vienam būs zināšanas medicīnā. Līvijas kundzei jau vairāk kā gadu visas dienas ir vienādas. Slimība ir ierobežojusi kustību, tāpēc izkļūt no mājas sanāk ļoti reti. Taču viņa sapņoja vēl reizi aizbraukt uz Skrīveriem, ar kuriem saistās skaistas jaunības atmiņas, braucieni pa Daugavu, pastaigas Pilskalna pakājē. Viņas sapnis tika sadzirdēts. Devāmies izbraucienā ar kuģīti pa Daugavu, no kura vislabāk redzams aizkrauklis Pilskalns. Koki Daugavas krastos jau iekrāsojušies zeltainos toņos. Tas priecē, jo rudens ir viņas mīļākais gadalaiks. Arī lietus nespēja slāpēt prieku, jo, kā smejoties teica Līvijas kundze, nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Šis sapnis ir piedzīvots. Tā bija ļoti priecīga diena, daudz siltu sarunu un atmiņu. Sapņu pavadonis gatavs daudz citu sapņu īstenošanai. Vai vēlies palīdzēt piedzīvot sapni?
Kļūsti par brīvprātīgo sapņu pavadoni vai ziedo sapņu īstenošanai. Uzzini vairāk samarieši.lv. Sapņu īstenošanai. Vai vēlies palīdzēt piedzīvot sapni? Kļūsti par brīvprātīgo sapņu pavadoni vai ziedo sapņu īstenošanai. Uzzini vairāk samarieši.lv. Jā, mums bija prieks būt kopā ar Līvijas kundzi, Laurai jau pat asar, bet droši vien turpinot šīs dienas programmu vai šīs dienas atklāšanas pasākumu pietiekoši īso, šeit ir vairāk cilvēki, kam ir būtiska loma, lai palīdzība cilvēkiem, kas ir paliatīvā aprūpē, hospice aprūpē, būtu un turpinātos, un droši vien kā viens no viņiem ir veselības ministrija, tāpēc es varbūt ārtiem vārdiem došu vārdu šī brīdī Artjomam Uršuļskim, kas ir veselības ministrijas parlamentārais sekretārs. Liels paldies, Andri, un paldies arī visiem klātsošiem kuplā skaitā sanākuši. Und vielen Dank für die Hilfe unserer deutschen Partnern in das Projekt. Un neturpināšu vairāk vāciski, principā visu, ko zināju, pateicu šajā valodā, bet man ir tiešām liels prieks, ka mēs kā sabiedrība augam un skrienam lieliem soļiem uz priekšu, arī domājot par to, kas ir cieņpilnas vecumdienas, kas ir cieņpilna aiziešana no dzīves, kas ir tā palīdzība, ko mēs varam gan kā valsts institūcijas, gan kā iesaistītās organizācijas, iesaistītie cilvēki, kas ir tā palīdzība, ko mēs varam sniegt cilvēkiem un arī viņu ģimenēm tajā tiešām smagajā, emocionāli un fiziski smagajā posmā. Un novēlu, lai tiešām šis projekts būs veiksmīgs, lai daudz cilvēki spēs saņemt to palīdzību, tās iespējas īstenot savus, varbūt dažreiz mazos, dažreiz lielākus sapnīšus. Un tiešām, lai veicās, un strādāsim kopā, lai mēs varam arī iet citus soļus tālāk. Paldies! Paldies! Mums ir burvīga sadarbība ar veselības ministriju. Artjomam, diemžēl, bija jārunā pirmajam, jo jāsteidzās. Viņam bija iekšējais kompromiss ar labklājības ministriju, kurš runās pirmais. Un droši vien, kad cīņā piekāpās labklājības ministrija draudzīgi saviem kolēģiem, tā kā došu vārdu. Daudziem ļoti pazīstams, arī ar samariešiem iepriekš ģeniāli superīga sadarbība bijusi. Tā kā Reinis šobrīd ir labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs. Paldies, Andri. Jā, Artjomam jāskrien bija tālāk. Man bišķiņ ir laiks palikt, tāpēc viņam bija jāskrien. Bet es vienmēr esmu teicis, ja samarieši kaut ko dara, tad to dara kvalitīvi un ar sirdi, un vienmēr sanāk labākais rezultāts. Un tāpēc man ir tiešām prieks, ka jūs esat īsteņojuši šādu projektu kā sapņu pavadonis, jo šiem cilvēkiem, kam tā dzīvildze būs īsāka, un kā jau arī video klipiņā teica, kad ne visi sapņi ārstējoties, kā ir izpildāmi, tā kā šis ir laikam viens no taviem 40 un vairāk jau pakalpojumiem, nemaldos, vai ne? Tā ir. Tā kā es jau, protams, novēlētu, lai tādi cilvēki būtu mazāk, kam viņš ir vajadzīgs ar domu, vai cilvēki, kam nepieciešama paliatīva aprūpe paliek mazāka, bet, ja ir nepieciešams, tad lai viņš varētu šo sapni piepildīt. Tā kā paldies un lai jums visiem izdodās. Paldies Uzulniekungam. Jā, mēs esam Rīgā un droši vien, ka sapņu pavadonis pirmos savus sapņus realizēs tieši rīdziniekiem, lai arī mēs aicināsim visai Latvijā piedalīties, bet tas, protams, viss būs atkarīgs no tā, cik mēs aktīvi varēsim runāt ar ziedotājiem, cik mums daudz būs brīvprātīgo, bet es domāju, ka rīdziniekiem arī kāds vārds šajā jautājumā ir sakāms, tādēļ mēs paaicinājām Sociālo jautājumu komitejas vadītāju Radzeviču kungu. Priecāties kopā ar mums. Jā, labdien, cienījamie klātesošie. Tiešām man šķiet, ka tāds šās projekts vieš tādu zinām optimismu, lai gan mēs esam tādā rudenī, un varbūt šis rudenīgais laiks ir tieši tam piemērots. Mēs runājam par šo te ierobežoto dzīvildzi, gads iet uz beigām, bet arī pašā laikā īstenībā tie smaidi, ko mēs saņemam pretī, mudina strādāt arvien vairāk un vairāk.
Sociālā palīdzība un sociālajie pakalpojumi patiesībā jau ir viena no tām galvenām funkcijām, kas ir pašvaldībai. Bez skolām un ceļiem, tad mēs paskatāmies, tad 12% no visa budžeta aiziet sociālo pakalpojumiem, sociālajai aprūpē. Un ļoti svarīgi to, ko Andris teica, ka ir arī šī privātā iniciatīva, jo visu ar publisko naudu nevar nosegt. Šī privātā iniciatīva patiesībā arī parāda kopējo sabiedrības attieksmi. Mēs esam gatavi ziedot, mēs gatavi arī paši ziedot ne tikai vienkārši naudu, bet mēs esam gatavi ziedot savu laiku un savas emocijas, savu empātiju. Mēs izturamies pret šīm lietām daudz citādāk, nekā tas varbūt bija 20 gadus atpakaļ, 30 gadus atpakaļ. Un varbūt arī šobrīd šie vārdi sapņu pavadonis, tad, kad mēs esam budžeta priekšvakarā, tas jāsaka, ka pašvaldība arī būtu labprāt pasapņotu par to, ka mums būtu vairāk naudiņas, ko mēs varētu veltīt tieši sociālajai jomai, jo, kā es teicu, īstenībā mēs diezgan lielu summu, un tā skaitā īstenībā mēs jau ne tikai tērējam tā kā pašvaldība pati, bet pērkam arī šos pakalpojumus. Un mēs zinām, ka šie pakalpojumi kļūst arvien dārgāk. Ļoti liels spiediens ir minimālā alga, un to mēs jūtam, un par to mums būs noteikti jārunā kontekstā nākamā gada budžeta, lai mēs varētu samaksāt par kvalitatīvu darbu. Jo mēs zinām, ka mēs jau varam spiest to cenu, bet mums ir tomēr svarīga cilvēka kvalitāte. Ja? Un tāpēc liels paldies Samariešu apvienībai Andrim personiski. Es domāju, ka liela pateicība vācu partneriem, kuri šo ideju acīm redzot atnesa. Un es domāju, ka daudzas lietas mēs esam no vāciešiem paņēmuši, un tās labākās lietas, ja, un mēs zinām, ka mums ir bijis sadarbība ar lieliski ar Brēmens pilsētu, un ar to mēs vienmēr ar tādu siltumu sirdī atceramies. Ja. Tādēļ es tiešām visiem novēlētu šajā brīdī sapņot, un lai šie sapņi mūsu piepildās, un lai mēs saņemam pretī šādas te brīnišķīgas smaidus, jo visu naudu neizmērīs, bet šo cilvēku emocijas, smaidus, arī šajā rudenīgajā dienā īstenībā. Tas ir tas, kas liek mums strādāt tālāk. Paldies jums, un paldies, Andri. Jā, paldies, Juri. Es tiešām varu būt priecīgs un lepoties ar sadarbību gan ar ministrijām, gan ar Rīgas pašvaldību, gan ar ļoti daudzām citām pašvaldībām, ar ko samarieši strādā. Un īstenībā tas labais darbs ir un tas labums cilvēkos nav atkarīgs no tā, vai viņš sēž krēslā, vai viņam ir postenis, vai viņam ir amats, vai viņam ir pilnvars. Ja? Tas ir cilvēciska attieksme pret to, ko tu dari, un cilvēciska attieksme pret apkārtējiem cilvēkiem. Vēl viens runātājs, kas mums diezgan ātri pievienojās un ar lielu prieku došu vārdu. Kā jūs dzirdējāt jau filmā, braucēji ir divi. Un viens, protams, ir tas, kam ir B kategorijas vadītāja tiesības. Un otrs ir cilvēks, kam ir, protams, kāda aprūpes vai medicīniska pieredze. Jo cilvēks, kas brauc šajā pavadoņu tūrē, bieži vien viņam tā palīdzība varbūt nepieciešama tuliņ un uzreiz. Un man ir liels prieks par sadarbību ar Stradiņu universitāti. Ne? Un ja jums ir kāds vārds sakāms, tad jums šeit šī iespēja. Paldies. Mēs esam atnākuši uz šiem svētkiem divi. Luīza ir Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes vadītāja. Luīza pārstāv cilvēkus, kuri mācās medicīnu, bet arī visu veselības aprūpu. Un ko tas nozīmē? Mūsu studenti mācās būt ne tikai zinātnieki un praktiķi, bet arī īpaši domājoši cilvēki, izcili domājoši cilvēki, humāni, cilvēku mīlestības vadīti, un mums ir ārkārtīgi svarīgi, ka pasaulē, Latvijā, Vācijā ir cilvēki, kuri domā līdzīgi. Humanitātes, cilvēku mīlestības, vispārējo universālo vērtību, kristīgo vērtību vadīti. Un es esmu priecīgs, ka šodien man bija iespēja uzaicināt Luīzu līdzi,
jo mūsu studentiem jāmācās tas, un šis ir tas piemērs, kā veselas globālas organizācijas palīdz veidot sabiedrību, sabiedrības humāno, gaišo, pozitīvo domāšanu un cilvēku mīlestību. Rīgas Stradiņu universitāte šobrīd ir internacionāla, viena no ievērojamākām universitātēm, laikam vismaz Latvijā, varbūt arī Baltijā. Starptautiskā ziņā mēs esam laikam lielākie starptautisko studentu piesaistītāji, pat varbūt Skandināvijas un Ziemeļa Eiropas mērogā. Bet vadmotīvs un pats kodols, pati sirds visam ir īpaša mūsu misija. Misija kalpot līdz cilvēkiem. Un tas ir pirmais, ko mēs vēlamies mūsu universitātē iemācīt mūsu studējošos, attīstīt paši sevī, un samarieši un viņu domāšana, šī kalpošana ir kaut kas, no kā mums ir jāmācās, un mēs arī mācamies un mācam mūsu jaunās paudzes. Mēs esam ļoti pateicīgi jums par šo uzaicinājumu. Mēs redzam sevi kā kopīgas, gaišas, pozitīvas, cilvēku mīlestības vadītas sabiedrības sastāvdaļu. Un vēlamies, lai mūsu studenti iekļautos jūsu kustībā un varbūt palīdzētu arī tīri praktiski darīt labā samarieša darbu. Ja jūs atļausiet uz kādu īsu brīdi, vēlos arī jaunajiem topošam mediķim nodot mikrofonu. Paldies! Paldies jums, kā jau profesors Baks minēja, es šobrīd varu runāt gan kā pašpārvaldes vadītāja, gan kā topošais jaunais ārsts. Un runājot no abām pusēm, man ir patiesas prieks, ka arī Latvijā tiek īstenot šāds projekts. Un pavisam īsi runājot, es pilnīgi varu garantēt, ka arī Stradiņu universitātes studējošie ir gatavi, ne tikai medicīnas bloks studējošie, jo mums ir arī sociālais bloks. Kā jau tika minēts, ka ir viens medicīnas personāla pārstāvis un viens vienkārši parastais mirstīgais cilvēks. Mēs tiešām esam gatavi ar jums sadarboties, mēs esam gatavi aicināt studējošos iesaistīties šajā kustībā, jo kā jau Bahkungs pieminēja, galvenais ir empātija. Galvenais ir tas, ka mēs viens otram palīdzēt. Un, manuprāt, latviešu tautai tā ir diezgan izteikta īpašība, ka mēs viens otram palīdzam, mēs viens otru saprotam. Un īpaši šādā gadījumā, kad pat ne tikai vecā gadagājuma cilvēkam, bet arī jaunam cilvēkam mēs varam viņa pēdējos mirkļus un pēdējos sapniņus, jeb vienu sapni, piepildīt un padarīt to viņa ikdienu varbūt mazāk drūmu, varbūt piepildītāku, varbūt priecīgāku. Tāpēc paldies par to, ko jūs darat, un mēs labprāt kļūsim par daļiņu no jums. Un atvainojiet, aizkavēšu jūs vēl mazliet, jo man ir arī vēl viena misija, ļoti patīkama un godājama misija, un tas ir apsveikums no mūsu rektora. Es viņu nolasīšu. Biedrībai Latvijas Samariešu apvienība. Rīgas Stradiņu universitātes vārdā apsveicu ar labdarības projektu sapņu pavadonas atklāšanu. Turpiniet būt gaismas avots tiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Lai šis projekts sniedz ne tikai prieku un gandrījumu, bet kalpo kā iedvesmas avots citiem labdarības iniciatīvu veidotājiem. Rektors, profesors Aigars Petersons. Es varbūt Bērziņkungam nodošu šo ar apsveikumiem un vislabākajiem vēlējumiem. Paldies jums par visu, ko jūs darat. Es arī jums. Paldies.
Paldies liels par labiem vārdiem un galvenais par labu un ieinteresētu gatavību sadarbībai, jo tepatās ir meitene no Hamburgas, kas ir ķirurģi, kas vada šo procesu, šo sapņu pavadoņu darbu Hamburgā un īstenībā droši vien jūs jau tīri medicīniski varat jau kontaktus dibināt, bet protams, Stradiņu universitāte ir arī vieta, kur es esmu trešo savu izglītību apguvusi juridisko, jo man 3 viņas, un es gribētu būt apgalvot, ka arī šajā burvīgajā cilvēku sabiedrībā ir daudz cilvēku, kas ir mācījušies Stradiņos, tā kā turpiniet un esiet arī šis gaismas avots mums kopīgi. Tā, labi, mēs esam nonākuši līdz tam galvenajam brīdim, un droši vien tas brīdis ir pārņemt sapņu pavadoņu transporta līdzekli, pārņemt šo atklāt publiski šo darbību, kaut gan, kā jūs redzējāt, darbība jau ir bijusi, bet varbūt es aicinu tad Lauru un kolēģus no Vācijas, no Hamburgas, iepazīstināšu. Ja kāds vēl tiešām nepazīst, Laura Bulmana ir sapņu pavadoņu projekta vai mūsu darbības vadītāja. Nākiet, kas nu nāks runāt? Laura, tu runā vai jūs? Tad mēs dosim vārdu cilvēkam, kas sapņu pavadoņa, ieslēgsim mikrofonu viņam, ja? Kas šo... Yep. Yes. Yeah. Thank you for die netten Worte jetzt für Hamburg. Herzlichen Dank, denen, die das jetzt schon ausgesprochen haben. Paldies par jaukiem vārdiem Hamburgā. Es šeit tulkošu mazliet, ja. Ich persönlich bin immer noch sehr froh, dass Holländer die Idee hatten, so etwas umzusetzen. Es personīgi priecājos par Holandas kolēģiem, kam bija šī pirmā ideja Eiropā šo projektu uzsākt. Weil wenn ich jetzt so erlebe, wie in Hamburg tatsächlich diese Wunschfahrten umgesetzt worden sind, dann war das einfach eine traumhafte Idee von den Holländern, daran zu denken. Jā, nu, kad es pats piedalos un sekoju šiem sapņu braucieniem, kas notiek Hamburgā, es katru reizi saku paldies iekšēji holandiešiem, kas šo ideju ir uzsākuši. Und wir haben tatsächlich jetzt schon einige Wünsche erfüllt und die ganzen glücklichen Gesichter gesehen, wo Menschen tatsächlich ihren letzten Willen oder ihren letzten Wunsch nochmal erleben durften. Und ich kann allen nur sagen, es ist eine ganz tolle Aktion und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg mit dem Wagen. Jā, nu, personīgi piedaloties organizācijā un braucot līdzi, es redzēju ļoti daudz priecīgas sejas un pateicīgas skatienus, jā, par tiem vēlējumiem, par tām vēlmēm, kas ir piepildījušās, varbūt pat necerot uz viņu piepildīšanos, un to arī novēlu jums šeit Latvijā piedzīvot šīs pateicīgās acis, piepildot vēlēšanos cilvēkiem, kam varbūt tas dzīves laiks nav pārāk garš. Und besonders freut mich das natürlich, dass wir schon seit über 20 Jahren eine enge Partnerschaft haben. Uwe ist auch da, der das damals auch mit hier von Hamburg aus un, protams, pateicība par jau ilgstošo sadarbību starp Hamburgas samariešiem un Latvijas samariešiem, kas jau ir ilgst vairāk kā 20 gadus Uwe esot tur. Jā. Ja, und deshalb freue ich mich heute, euch den Schlüssel übergeben zu dürfen, jā, liebe Laura. Simboliski priecājos nodot atslēgu Laurai. So, jā. Jā. Un es atkal nodošu mums jau tagad jaunā mašīna, kā mūsu kolēģi teica, jaunā mašīna, kas bija viņu, tagad ir mūsējā mašīna, un es nodošu vecos numurus. Und rückgängig übergeben wir die alten Nummerschilder von dem Auto, was da in Deutschland registriert worden ist. Tagad liels paldies, un kā viss šeit ir apmēram izstāstīts un parādīts, un tagad mums būs iespēja mazliet paskatīt mašīnu, un reizē paturiet sev prātā, ka tomēr ir ļoti daudz cilvēku, kas tomēr pēdējā minūtē ir vajadzīgs kāds sapnīts, tā kā, kad ja ir iespēja gan iesaistīties kā ziedotājs, vai ja ir iespēja iesaistīties kā brīvprātīgais, lūdzu nākiet, mēs ļoti labprāt jums gaidām, jo mēs tikai šito projektu varam īstenot kopīgi, jo tas ir finansēts no ziedojumiem, un to veids tikai brīvprātīgie. Tā kā lūdzu, aicinām jums visu piedalīties, un kopā darīsim visi labu. Paldies! Jā, kurš tagad slēdz mašīnu vaļā, bet formālās uzrunas ir beigušās. Tagad varat ieskatīties, kā izskatās iekšpusē
šis pavadoņa brauciens. Es nezinu, vai visas gaismas tiks apskaņotas. Jā. Es atvainojos, vien ļoti, ļoti svarīgi šeit cilvēks, un kas var jums atbildēt par tehniskiem jautājumiem, Kristaps Kuzņecovs. Kristaps ir bijis visu laiku ar mums, un viņš saka, ka viņš ir mūsu, kā saka, otrais tēvs, vai ne? Jo Kristaps ir tas, kas atbild par mašīnu. Tā kā viss tehniskās jautājums var pie Kristapa griezties. Tā kā lūdzu nākiet un skatāties. Jā. Un kamēr visi skatās, es gribu teikt jau paldies pirmajiem ziedotājiem. Es nezinu, vai jūs esat šeit vai ne. Arbors mums izteicis ir gatavību, ir Arbors, jā, gatavību pieslēgties un dot savu artavu vismaz tuvākā gada laikā. Tā kā es aicinu arī kolēģus priecāties kopā ar mums. Jā. Par to visu aizmirst, viņš tajā brīdī tikai ar savu sapni. Kad viņš ir ceļā uz to sapni. Citam varbūt pat tīri tas brauciens jau ir sapnis. Būs vēl arī, protams, gala mērķis, jā, vai rudenīgā Sigulda, jā, vai Radu Sajiets, vai Jūra tikpat labi. Tā kā tas viss tiek padarīts pēc iespējas foršāk un patīkamāk, lai cilvēks to tiešām izbaudītu. Un tāpat laikā tas prieks, tas var būt vai nu līdz pēdējai stundiņai, vai vismaz nedēļu, mēnesi, jā, kā nu kuram. Pats galvenais ir šiem cilvēkiem nepieciešams. Jā, brīvprātīgais pēc būtības tas ir cilvēks, kurš brauc. Tas ir vai viens vai otrs varbūt braucējs, jā. Un tāda ir attiecīgi cilvēks, kurš ir medicīniskam stāvā. Tā var būt, piemēram, atsāpes.